Šodien esmu atbraucis uz Jēkabpili. Safilmējām Jēkabpilī vairākus virtuālos braucienus, nofilmējām arī eksāmenu ar Signi. Tā kā tagad jums būs iespējams paskatīties un salīdzināt, cik grūti tad ir nokārtot eksāmenu Rīgā, Jelgavā, Talsos, Valmierā un tagad arī Jēkabpilī. Brauksim ārā un pēc tam pa labi. Tā, kur var izbraukt? Tā, nekur var izbraukt. Pa labi, ja? Pa labi. Otrajā izbraucot, brauksim ārā. Pirmajā izbrauktā brauksim ārā no lauka. Krastējumā pa labi. Šeit, ja? Ir maksimāli atļautais. Tagad ir 50, jo krustā nespēja. Bavā esmu pievienojis virtuālos braucienus arī Jēkabpilī. Tagad virtuālā brauciena ir pieejama 5 pilsētās un drīzumā tiks pievienotas vēl 2 – Gulbena un Rēzekne. Bava ir vienīgā autovadītāja apmācības platforma, kurā ir pieejams teorijas tests, lekciju video, grūtāko krustājumu paskaidrojumu un nu jau vairāk kā 70 virtuālajā braucieni. Un milzīgs prieks, ka šī mācību platforma jums tiešām palīdz tikt pie plānotā mērķa. Brauksim krastājumā pa kreisi. Kāds ir šobrīd atļauties? 50. Es tikšu galā. Varam.
nedrīkst tā nobraukt no brauktuves nost. Bet man kāds, ka mums Šitas jau ir vienvirziens. Pastāst, viņš tikai tagad beidzās, un nebija citu variantu, un bija tikai variants grieztos pa labi. Pēc nedrīkstēja uz vietu, viņš izbrauc gājēja ceļa. Raksim krustāmā pa kreisi. Kas tev bija priekšā? Zini? Tā, tur man ir ķieģelis. Es nozīmē, ka es vispār nevaru braukt. Vai es varu braukt kaut kur? Kā man ir? Es domāju, ka es tur nevaru braukt, vai ne? Vispār. Ķieģelis ir tajā ceļa pusē. Man ir jāapgriežas, vai ne? Es laikam... Vajag samā neviens ceļā uz 10 minūtes stāvēt un domāt, ka vai tu darbojies. Es laikam tad apgriezīšos. Vai man šeit tieši. Bet tā ir, vai ne? Tur nevar braukt. Un tā tik ir eksāmenis, tāds atbildes neviens nesniegt. Grūti tiešām saprast. Pēc šitā vairs neliksies, ka Rīgā ir šauras ieliņas, kur grieztos. Tas kā viss tagad. Rīgā tiešām var ar trīs kustībām apgriezties. Gan 5. Raksim krustāmā pa labi. Tur neviena mašīnā nav. Ko darīt?